Tallink Group. Tas ir kuģu operators, pasažieru un kravas pārvadājumi Baltijas jūrā. Tam pieder arī vairāk kuģi, kas ne tikai šeit darbojas Baltijas jūrā, bet kuriem Baltijas jūrā šajā brīdī neatradās pietiekams pielietojums, un tas tad ir izīrējis šos kuģus citiem gala lietotājiem. Tallink Group ir biržā kopš 2005. gada, un tirgus kapitalizācija tam uz 30. janvāri bija 441 miljonus eiro, un apgrozījums nedēļā 421 tūkstoši eiro. Attiecīgi arī ikdienas investoram šis ir pieejams tādā ziņā to, ka var nopirkt, var pārdot bez cenas bīdīšanas šurpu turpu. PI rādītāji mēs šim uzņēmumam nevaram noteikt, jo pēdējos 12 mēnešos nav bijis, tad tekošajos 12 mēnešos nav bijis pozitīvs neto rezultāts. Savukārt dividendžu ienesīgums pēdējos 12 mēnešos ir 10,1%, ļoti daudz, un dividendžu politika paredz vismaz 5 centu dividendi uz katru akciju. Šeit lielais izaicinājums, tas pat nav mans skatījums, drīzāk novērojums, ka ir izaicinoši noturēt stabilus rezultātus, līdz ar to tur iet tā kalniem kā pa lejām. Protams, Covid laiks ļoti būtiski ietekmē, pēc tam atkal bija kaut kādi kāpumi. Tad atkal krītas pārvadājuma apjomi, ja tā var secināt pēc datiem, kas bija pieejami uz 30. janvāri. Labā lieta ir tāda, ka saskaņā ar pēdējiem datiem uzņēmumam vairāk kuģi ir nodoti vai iznomāti arī citiem lietošanā, un tā situācija ir labāka potenciāli nekā pirms gada. Tā kā vērosim, varētu būt, ka arī beigās ir potenciāli pozitīvs rezultāts šeit ejot uz priekšu. Var sakot, jāsako līdzi, šis arī varētu būt potenciāli būt kā dividendžu maksātājs, jāsako līdzi.